Ej, no Andri, pastāsti mums, kas šodien galdā? Šī ir tumsas ragana, 15,6 robi. Nu, principā domāt tikai pieaugušiem šitā ragana ir. Tagad, šis ir aizvēsturiski miestiņi, kurš tika pasniegts karās Beirejas Ektvedā pirms 3390 gadiem. Laikmetīgs atdarinājums. Principā šodien viņu var dzēt arī vienkārši karstā laikā. Viņš ir radīts izmantojot tās pašas izejvielas, kūpināts un grauzdēts kviešus, medu, mežogas un savvaļas augs. Principā arī vegāni viņu var dzert. Principā tas ir alus visiem. Smaržā ir jūtam liepziedi, vīgriezi un grauzdētie kvieši ar kūpinājumu pavedieniem. Nu, un ja labi pieliek degunu klāt, var arī alus garš, smaržu sajust. Uz mēles paliek pēc šīs brīnišķīgā dzēriena dzeršanas arī nedaudz dzērveņu brūkleņu skābenumu ar mirtas rūgtumu, kurš kopā ar medēno siltumu valda pār šī arheoloģiskā dzēriena pēcgarša. Dēns, tas teksts ir baigi sarežģīts, bet jums viņš nebūs jālas, tāpēc, ka es jau viņu tikko izlasīju. Tagad tā. Nu, bet zini, godīgi sakot, nekāda mēmākā meža garša pēc šī dāliņa nepaliek, bet alus labs ir.